Plašākā nozīmē var teikt, ka mēs dzīvojam divu veidu mājās – akmens mājās un koka mājās. Bet koka mājas arī ir dažādas. Šodien mēs runājam par krusteniski slāņotu koka paneļu māju. Par to mums precīzāk pastāstīs Mareks. Mēs runājam, kas tas ir, cik veidu koka mājas mums ir. Koka mājas pamatā iedalās trīs veidos – guļbūves mājas, koka karkasa mājas, masīvu koka mājas. Un kas ir masīvu koka mājas? Tas ir tas pats? Masīvu koka mājas arī plašākā nozīmē ražot trīs veidos – ar naglošanas metodi, ar līmēšanas metodi, ar tapu metodi. Kādas tehnikas jūs šeit izmantojat? Es saprotu, ka naglas. Krusteniski slāņotā koka, MHM, gadījumā tiek izmantota naglošanas metode. Šeit, kā es saprotu, mums ir slāņi dēļu, kas savā starpā ir savienoti. Atbilstoši konstrukcijas projektam tiek izmantoti no 5 līdz 15 slāņi. Dosimies pašā sākumā un paskatīsimies, kā šāda siena rodas, lai redzētu, kādus posmus tai ir jāiziet. Esam nonākuši ražošanas sākumā. Šeit viss sākas ar dēļu sagatavēm, un tās tiek ievadītas iekšā un virzās uz šejieni, kur tās savā starpā tiek savienotas. Bet kāpēc šāda rievota dēļu? Ar šīm rievām padara koksni nedaudz labāku vai gudrāku. Tas nozīmē, ka šīs rievas dod šai koksnei, kad tā ir kopā sanaglota, aptuveni 20% labāku siltumizolāciju. Gaiss tur siltumu? Jā, tur veidojās tādas stāvoša gaisa kabatas šī sienas paneļa iekšpusē. Otra liela priekšrocība ir tā, ka tas ir skaņu izolējošāks. Plaisa slāpējas? Plaisa slāpējas šeit labi. Ja skaņas vilnis vienmērīgā materiālā vibrē vienmērīgi cauri, tad šajos gaisa kanālos tas visur salūst. Vai šī ir tā iekārta, kas savieno tos, piemēram, līdz 15 slāņiem? Jā. Ar kādām naglām ir darīšana? Tās ir speciālas alumīnija naglas, ko izmanto šo paneļu savienošanai. Tās ir tādas, ka ja pēc tam zāģis pār tām pāriet, tas tās pārgriež un uzreiz nesaplīst. Tieši tā, lai kokapstrādes iekārtas varētu pēc tam paneļus apstrādāt. Tā kā nosaukums ir krusteniski slāņots koks, tad redzat, ka vienā slānī dēļi ir vienā virzienā, tad nākamie tiek likti citā virzienā un tā tālāk. Tas krusteniskais slānis nozīmē, ka vertikālie dēļi ir nesošie, kas tur konstrukcija, un horizontālie dēļi tos sasaista. Tātad šis panelis ir ļoti izmēru stabils. Lai gan tas ir no koka un koks kustās, tas kustās ļoti minimāli. Patiesībā objektā izmantotajiem mērinstrumentiem nav iespējams izmērīt mitrumu izraisītu saraušanos vai izplešanos. Vai jūs esat speciāli dedzinājuši šo paraugu? Nē, tas ir vienkārši labs piemērs tam, ka koks deg. Bet koks deg apmēram milimetru minūtē. Un kādā brīdī veidojās aizsargājošs ogles slānis, kas kavē tālāku degšanu. Un šīs alumīnija naglas tur iekšējos slāņus kopā, lai tie nenokristu. Augstā temperatūrā nerastos jauna degšanas virsma. Jūs esat testējuši, lai parādītu, ka tas, ka sienas ir no koka, nenozīmē, ka tās uzreiz uzliesmo liesmās. 1, 2, 3, 4, 5. Šeit ir 5 slāņu siena. Lai iegūtu šādu detaļu, šis lielais panelis tiek pacelts un ievietots šajā lielajā iekārtā, kur, kā redzams, ir ļoti lielas zāģa asmeņi. Kad panelis ir sanaglots, tas nonāk CNC apstrādes centrā, kur viss jau iepriekš ir 3D projektēts un modelēts. Šī iekārta izgriež visu atbilstoši iepriekš sagatavotajam projektam. Kad panelis iznāk no CNC apstrādes, tas ir pilnībā apstrādāts. Visi savienojumi ir izveidoti. Pamata savienojumi ar pamatu, sienu savienojumi, dažādi zobveida savienojumi. To nav iespējams salikt nepareizi. Vienkāršībā slēpjas spēks, kā es saprotu. Bet kāpēc tomēr izvēlēties krusteniski slāņot koka paneli? Kāpēc tas ir tik labs? Šis dabīgais lielais koka masīvs regulē iekšējo gaisa mitrumu un nodrošina labu mikroklimatu un labu iekštelpu klimatu. Jūs varat būvēt jebkāda dizaina māju, bet jums būs dabīgas koka mājas iekšējais klimats. Dabas tuvums saglabājas? Jā, ar to var būvēt mājas ar ļoti labu iekštelpu klimatu,
īpaši alerģiskiem cilvēkiem un astmatiķiem, izmantojot iekšējā apdarē dabīgus materiālus. Šī ir iekšējā siena. Ko šeit izmantot apdarei? Jā, šī ir iekšējā virsma. Šeit mēs jau rūpnīcā iestrādājam elektrības un ūdens kanālus un iesakām to uzreiz apdarināt.